Sveicināti! Es esmu dr. Ēriks Elksnis, Latvijas-Amerikas acu centra acu ārsts ķirurgs. Aicinu tevi piedalīties sarunās, kurās izjautāšu kolēģus un viedokļu līderus par aktualitātēm oftalmoloģijā. Kopīgi diskutēsim par nozarei svarīgām un aktuālām tēmām. Paldies, ka klausies! Labdien, cienījamie klausītāji! Podkāsta Aci pret aci par acīm. Nu jau 4. epizodē runāsim par tēmu, kas skar miljoniem cilvēku visā pasaulē – migrēnu. Vēl jo interesantāk, pievērsīsimies tās saistībai ar redzi un acu veselību. Kā migrēna var izpausties ar acu simptomiem, kad jāiet pie acu ārsta un kā dzīvot un strādāt ar šo slimību. Šīs epizodes galvenais viesis ir dr. Elīna Miglāne. Labdien! Labdien! Acu ārsts, kurai ir gan profesionāla, gan personīga pieredze ar migrēnu. Sarunā pieskarsimies ne tikai diagnozei un ārsteišanai, bet arī cilvēciskiem aspektiem, izpratnei, ikdienas izaicinājumiem un cerībai nākotnē. Bet vispirms, Elīna, pirmais jautājums. Klasika. Kāpēc tu nolēmi kļūt par ārstu? Paldies! Man skolā padevās ķīmija, es vispār labi mācījos, man gribējās izvēlēties tādu profesiju, par kuru es pati justu gandarījumu. Un tad man likās, ka es jau varu arī izvēlēties grūtāko ceļu. Man likās, kas varētu būt pats grūtākais, ir kļūt par ārstu. Un tā kaut kā es vienkārši varētu teikt no zila gaisa, izdomāju, ka es gribētu būt ārsts. Un tad es skolas gados pastrādāju arī veiklā par pārdevēju un sapratu, ka vienmuļāks darbs īsti nevar būt, kā krāmēt plauktus, ka tev katru dienu ir viens un tas pats, un tad tā bija tāda papildus motivācija, ka es vēlos katru dienu redzēt jēgu savam darbam. Grūtākā ceļa gājējs, bet kas tieši tev iedvesmoja kļūt par acu ārstu? Vispār esmu pabeigis pediatrijas fakultāti, un mans izvēlētais ceļš sākumā likās, ka būs par bērniem. Tomēr, kad es strādāju bērnu slimnīcā, es sapratu, ka tas izsūc no tevis pilnīgi visu. Tu tur tiešām ieliec sirdi un dvēseli. Un tad es sapratu, ka es tomēr vēlos atstāt vairāk sevi personīgajai dzīvei, saviem bērniem. Un tad oftalmoloģijas cikla laikā mums bija doktora Klinžāna. Viņa likās tāda ļoti iedvesmojoša sieviete, kopta, gudra, ļoti forši runāja par visu. Man likās, kad es arī vēlētos būt tāda kā viņa. Un tā arī tad es sāku par to vairāk interesēties. Jāsaka godīgi, kad arī doktora Klinžāne mani iedvesmoja kļūt par acu ārstu. Arī man bija 5. kursā oftalmoloģijas cikls tieši pie viņas, tāpēc paldies, viņai ir ļoti daudz jaunos ārstus, jauno paudzi iedvesmojas kļūt par acu ārstiem. Un tagad migrēna. Kā jau minēju, tev ir arī personīga pieredze. Jā. Kad un kā tu pirmo reizi saskāries ar migrēnu? Būtībā tas bija kādos 13, 14 gados, kad man sāka sāpēt galva. Es īsti nezināju, ka tā ir migrēna. Protams, tam nepievēršu uzmanību. Iedzēru to, kas bija mājās, ibumetīns man palīdzēja citrimons. Un tā es tam pāris gadus nepievēršu uzmanību, kad jau es pārgāju mācīties uz Rīgu. Es sapratu, ka man ir hroniskas galvas sāpes. Un tā kā Rīgā bija daudz lielākas slodzes skolā, tad arī citrimons tika dzerts praktiski katru dienu, un tā sākās tāds kā riņķa dancis, kad, ja tu dzer zāles, tev sāp galva, nedzer, tev arī sāp. Un tā tas ir ievilcies jau, ka es dzīvoju vairāk ar migrēnu nekā bez migrēnas. Tātad pareizi saprotu, kad pieaugot darba intensitātei vai studiju intensitātei noslodzēja tev migrēnas lēkmes kļuva arvien biežākas, intensīvākas? Jā, tieši tā, kad sākumā būtībā arī neirologi saka, ka saspringuma tipu galvasāpes ir tās pašas migrēnas. Varbūt tikai viņas izpauž drusku savādāk vai ir vājāks. Bet, manā gadījumā pārsvarā jau visiem, kad tās migrēnas vai vispār galvasāpes kā tādas sāk izpausties pie kādas saspringzinājuma stresa situācijās. Un man bija pārnākot no, varētu teikt, mazākas skolas uz lielāku skolu. Tieši pieauga tas noteikti stress, ka tu vēlies būt tikpat labs kā citi un kaut ko sasniegt vairāk dzīvē. Un tad, protams, arī 15 gados tu nedomā, kad vairāk parūpēšos par savu miegu, fizisko labsajūtu, tev tādas lietas vispār neliekas būtiskas. Protams. Bet kā migrēna ietekmē tavu ikdienu, profesionālo darbu? Būtībā tas ietekmē katru manu dienu, pilnīgi visas dzīves jomas. Tikai par to pat ir tā
pat grūti runāt, cik ļoti tas ietekmē īstenībā pilnīgi visu. Bet, jā, tas noteikti liek samazināt darba slodzi, kad ietekmē arī privāto dzīvi, ka, piemēram, braucot uz kādu pasākumu, es domāju, vai tas pasākums būs tādā laikā, kad es vēl jutīšos labi, vai tas neizbraucēs migrēnu, arī par darbu, cik pacientus dienā var pieņemt, cik dienas drīkstu strādāt, ka vakarā jau jābūt sagatavotam ēdienam pēc darba, ka man iespējams sāpēs galva. Jāsamanedžē, ka, piemēram, vīrs var izņemt bērnu no bērndārza tajā dienās, kad ir darbs, jo tad tā galva sāp vairāk. Tā kā tas ir tāds īstenībā papildus rūpes, papildus darbs vai, nezinu, papildus bērns, par ko rūpēties, ka visu laiku tev par viņu, tu tā kā atceries par to, ka tas var uznākt jebkurā mirklī. Tas, ko es saklausu, tev ir jābūt disciplinētai un ir jābūt konkrētam režīmam. Tā varētu būt, vai ne? Jā, bet tā vairāk par to arī domājot un ejot arī terapijā, es saprotu, ka ir piemirsies tāda lieta kā dzīvesprieks. Kad ir jāmēģina saglabāt arī kaut kādā ziņā vieglumu, dzīvesprieku, atvērtību pasaulē, jo tie neironi ceļi arī tomēr iestaigā to taciņu, kad viens un tas pats ceļš, tu jau domā, ka pēc darba man sāpēs galva. Tas arī ir tāds slikts plāns, tā kā, jā, es teiktu, ka varbūt ne pašreizajā situācijā, bet vispār, kad es gribētu pievērsties tam, ka es dzīvi varu vieglāk, bezrūpīgāk, tas noteikti būtu man tāds. Viens no mērķiem. Jā. Saki, lūdzu, kā apkārtēji kolēģi, darba devējs saprot un atbalsta tevi šajā kontekstā, ka tev ir migrēna? Ģimene, protams, ir vislielākie atbalstītāji, bet arī darbs, protams, ir nācis pretī. Kolēģi vienmēr bijuši ļoti saprotoši, burvīgi, atbalstoši. Un tas ir ļoti svarīgi, kaut vai tīri tā emocionāli, kad tu zini, par tevi neviens nevaino par to, ka tev sāp galva. Tomēr tajā pašā laikā prasības jau nemazinās. Tu nevari darīt mazāk, tu nevari darīt sliktāk, tikai tāpēc, ka tev sāp galva. Un pa lielam jau to lielākā daļa nezina, ka man sāp galva. Es neeju pa priekšu, man nav rakstīts, ka man sāp galva. Piemēram, cilvēks, kuram ir ieģipsēta roka, viņi visi redz, ka viņš nevar kaut ko izdarīt ar to roku. Bet, ja tev sāp galva, tu uzreiz neteiksi, man sāp galva, šodien nevar ar tevi tā parunāt. Būtībā tas arī tā visu laiku, tu tā kā klusībā ciet, jo arī iedzerot zāles, tā galva jau tik viegli nepāriet sāpēt. Tā kā, jā, tas tāds, varētu teikt, klusas ciešanas. Jā, bet... Man varbūt ir komentārs, jo jā. Tas ir tāds klusais stāvoklis, kas ietekmē ļoti daudzas, bet nevienmēr par to tiek pietiekoši runāts. Vai jā. Ne? Un man šķiet, piemēram, labi, es varu atsaukties sevi man dzīvē, reti, kad vispār ir sāpējusi galva, līdz ar to es iespējams nekad nesapratīšu, kā tas ir būt tavā pozīcijā, ja man tā šķiet parastas galvas sāpes, bet tā tas nav, vai ne? Grūti tā teikt, ka katram cilvēkam jau, kad viņam sāp. Tas, saka, nezinu, tur, piemēram, augstāks vai zemāks sāpju slieksnis, bet... Kad sāp, tad tev sāp, un vienalga, vai tas ir, ka tev drusku sāp vai daudz sāp. Tāpat tās ir sāpes, kas tevi ierobežo, kas tev traucē. Tu uzreiz jūties diskomfortā ar savu ķermeni, tev viss besī, tev ir grūtāk koncentrēties. Tā kā, tās sāpes pat mazas vai lielas, tāpat tas ietekmē. Un arī mazas sāpes ir svarīgi viņām pievērsties. Arī varbūt pacientiem viņi ir aicināti arī ar mazām sāpēm neklusēt, negaidīt, kad viņas pašas pazudīs, bet vērsties pēc iespējas ātrāk. Kāpēc par migrēnu runā tik maz? Visticamāk, jo tāpēc, ka pašiem pacientiem ir mazliet tāda kā kauna sajūta. Arī noteikti manis nevēlos iet pa priekšu, lai visi domā par mani pirmais, tev sāp galva. Kad gribās, lai par tevi padomā kaut ko citu, un arī, ka tu pats par sevi tā neasociējies, kad, ja nosaukt 5 lietas par sevi, kad migrēna nav viena no tām 5 lietām. Tā kā, jā, pirmais jau būtu jārunā pašiem par to, bet īstenībā šī ir tāda pirmā reize, kad es par to runāju tā publiski. Kādu visticamāk man arī raidījumos būtu ko teikt, bet es nezinu, vai es pat tā arī ļoti gribu visur iet un stāstīt un dalīties, jo tas tiešām ir tik personisks, tas skar visās dzīves jomās, un tas nav nemaz tik viegli par to runāt. Es teikšu tā, Elīna, man patīk, ka tu esi drosmīga un runā par to. Ja, un vēl viens varbūt komentārs, tā ir hroniska slimība un katram tā izpaužas savādāk, ka tā simptoma variabilitāte ir diezgan liela. Varbūt tas arī ir iemesls, kāpēc
cilvēks, kam tas ir katru dienu vai ļoti bieži par to arī nerunā, tāpēc, ka viņš jau pieredums, režīms, kā jau tu minēji iepriekš. Ja? Bet pievērsīsimies no emocionālā vairāk zinātniskajam. Klausītājiem lūdzu izstāsti, kas tad ir migrēna, lai ir skaidrs. Migrēna ir stipras, vienpusējas galvas sāpes, kas nepāriet līdz pat 72 stundām, un kuras var pavadīt sliktu dūšu, vēmšanu, bailes no gaismas, mēs to saucam par fotofobiju, un sāpes pastiprinās fizisko aktivitāšu laikā. Un kādi ir migrēnas galvenie veidi? Kā tos atpazīt? Būtībā tā tad ir divi veidi migrēna, ar auras un bez auras. Ja cilvēks sāk sūdzēties par to, ka viņam ir galvas sāpes, nav nekāda brīdinoša simptoma, tad tā būs migrēna bez auras. Tomēr, ja cilvēks sajūt brīdinošus simptomus, piemēram, ir kādas redzes sūdzības, parādās zipšņi, ne gluži tādi zipšņi, bet tādas krāsainas varavīksnes līnijas formā, zigzaga formā, vai ir arī tāds kā pleķis centrā, kurš mirguļo. Varbūt arī līdzsvara traucējumi, tāds kā dūlums, nevar īsti koncentrēties, tad tā būs migrēna ar auru. Būtībā ir tās auras pazīmes pirmās, un sāpes parādās 5 līdz 60 minūšu laikā pēc tam. Un interesanti ir arī tas, kad es veicu pētījumu, un es pati saskāros ar šiem pacientiem un sapratu īstenībā, ka tiem, kuriem migrēna ar auru, viņi vairāk sūdzās par šiem redzes simptomiem. Un, kad viņiem ir tādas kā vairāk bailes par to, kas ar viņiem notiek, bet galvassāpes pašas par sevi nav tik trakas, kā tiem, kuriem migrēna ar auru. Tas varbūt ir tāds arī no malas skatoties, varbūt neirologi man nepiekritīs, bet jā, tiem, kam migrēna ar auru, tie vairāk bija par tiem redzes simptomiem sūdzējās. Savukārt tiem, kuriem migrēna bija bez auras, tie vairāk sūdzējās par tām galvas sāpēm. Saki, lūdzu, cik svarīgi ārstam ir saprast migrēnas tipu, veidu, un vai no tā ir atkarīga ārstēšana? No neirologa skatu punkta, jā. Tas tiešām var ietekmēt ārstēšanu un medikamentu izvēli. Savukārt, mums no acu ārsta puses mēs tikai varam izglītot pacientu, ka, ja ir migrēna ar auru, tad ir pierādīts arī acu asinsvadu apziņošanas izmaiņas, kuras var veidoties līdzīgi cilvēkam, kā kurš slimo ar cukuru diabētu, paaugstinātu asinsspiedienu, bet tas tā ir vienkārši vairāk tāda izglītošana. Un saki, lūdzu, cilvēkam, kam ir acu simptomātika vai redzes simptomātika migrēnas laikā vai auras laikā, vai ir obligāti jāvēršas pie acu ārsta? Jā, būtībā pie acu ārsta ir nepieciešams aiziet tādēļ, lai mēs izslēgtu, vai pacientam nav kādas sūdzības saistītas ar viņa optiku. Piemēram, kad ir nepieciešams brilles, varbūt viņš lieto nepareizi sev piemērotas brilles, kāda ir tā darba vide. Un tomēr arī mēs varam acīs redzēt kādas izmaiņas, kuras mums būtu jāizslēdz, kad nav nekādu tādu redzamu acu izmaiņu, kas varētu izsaukt galvas sāpes. Tādēļ būtu vērts visiem aiziet pie acu ārsta. Un arī tiem, kuriem pat nav nekāda sūdzība, vajadzētu tomēr reizi gadā atrādīties, jo ir lietas, par kurām mēs nesūdzamies, mēs nejūtam, bet viņas tomēr sākas. Tieši tā. Un saka, lūdzu, vai migrēnu var sajaukt ar citām acu slimībām, piemēram, nekoriģēta refraktīvā kļūda, sausās acis sindroms? Jā, ir bijuši gadījumi, kad pacienti saka, ka viņiem sāp galva, un viņi nav īsti to savilkuši kopā ar to, ka tas notiek vairāk ir vakarpusē sāp galva, tas ir pēc ilgstoša darba pie datora, un izrādās cilvēkam ir maziņš plus. Viņš tātad šīs galvas sāpes varētu izkoriģēt ar nelielām plus brillītēm. Un cilvēkam pāriet sāpēt galvu. Viņam nav vairs jādzer pretsāpju medikamenti, viņam pietiek vienkārši ar brillēm. Un par to sauso aci ir tā, ka ir zinām vienkārši saistība, ka cilvēki, kuriem ir migrēna, ka tiem būs biežāk sausās acis sindroms, ka viņi biežāk par to sūdzēsies, un varbūt arī šie cilvēkiem būs tādas smagākas izpausmes, ka viņi vispār ir tādi jutīgāki. Un tā arī saka, ka tiem, kuriem ir tās migrēnas, ka viņiem tomēr arī citas slimības var noritēt nedaudz tā lielāku diskomfortu, varbūt pat smagāku to norisi. Ja pareizi tevi sapratu, tad cilvēks, kam ir migrēna, uztvers sāsinātāk jebkuras tādas diskomforta sajūtas,
kā piemēram, ko var radīt sausās acu sindroms. Jā, tas viņiem var būt gan arī tīri, ka mēs redzam, tās izmaiņas ir nopietnākas, tas, protams, nav izslēgts, bet arī, ka cilvēks pats izjūt šīs izmaiņas asāk, jo tiem, kuriem ir migrēna, viņi jūtīgi uztver gaismu, skaņu. Piemēram, man pašai jau ikdienā es dzirdu skaļu troksni, man jau tā kā ir bailes. Vai tik nav par skaļu, arī par gaismu. Labāk man ir noslēgts tas spožums telefonā, datorā, kad es lieki neizēju nekādu risku, lai tikai tā migrēna turās pa gabalu. Skaidrs. Minējām gaismas, skaņas, diskomforta sajūta, kas var izsaukt migrēnas lēkmi. Kādi ir tie biežākie triggeri, jeb izsaucēju faktori migrēnai? Būtībā visbiežāk tās ir stresa situācijas, miega režīma izmaiņas, kad ir jāmaina laika zonas lidojot, ēdiens, bet vairāk nevis tādā ziņā, kad šokolāde, tur sarkanvīns ir dzirdēti, bet tagad pat mūsdienās runā vairāk par to, kad tādi strauji glukozes kāpumi, un strauji glukozes kāpums izraisa arī strauju glukozes kritumu. Un kad tie cilvēki, kuri nesā šos te glukozes monitorus uz rokas, ka viņi pat ievēro tiešām no kā viņiem ir tie pīķi, un to samazinot, arī samazinās migrēnas, galvas sāpes. Tā kā tas arī tāda interesanta lieta, ko katrs varētu uz sevis papētīt, protams, ārsta kontrolē. Bet jā, tas noteikti ietekmē un arī dzīvesveida dažādas situācijas. Es teikšu tā tad no tevis es saklausīju to, ka miegs, veselīgs miegs ir viens no faktoriem, kā cīnīties pret migrēnu. Jā, un man pašai īstenībā jāsaka arī likās tas pilnīgi nejēdzīgs laika izlietojums pusauģu gados, universitātes laikos, pat rezidentūrā. Un tikai tagad es saprotu, ka īstenībā ir svarīgi neēst pirms miega kādas 2-3 stundas. Un ir svarīgi neskatīties viedierīcēs, kad tas viss sasaucās to, kā mūsu smadzenes spēj atpūsties miegā. Jo, ja mums ir vēl barība, ko pārstrādāt, vai mums ir kaut kāds kairinājums no zilās gaismas palicis, tad smadzenes nevar atjaunoties, un tur visa tā bioķīmija smadzenēs nevar notiekt tik labi, kā viņai būtu paredzēts. Tā kā miegs ir ļoti svarīgs. Tas tiešām pat saka cilvēki, ka tas ir pats pirmais, pats svarīgākais. Un vēl uzreiz tāds ir arī ieteikums, kad būtu vēlams celties vienā laikā. Ne tikai, varbūt nav tik svarīgi iet gulēt vienā laikā, bet būtu svarīgi celties vienā laikā. Te es atkal saklausu to disciplīnu un režīmu. Bet saki, lūdzu, ģenētiskā komponente vai migrēna pārmantojas? Īsti nav skaidri tādi ģenētiski mehānismi, kā migrēna pārmantojas. Tomēr ir zināms, ka tiem, kuriem ir migrēna, arī kādam no radiniekiem parasti ir migrēna. Tā kā jā, tas noteikti var pārmantoties. Un kāda ir statistika pasaulē? Kas biežāk slimo ar migrēnu? Sievietes, vīrieši, cik ir apmēram tas skaits cilvēku, kas sirgst ar migrēnu pasaulē? Būtībā visvairāk tiek skartas sievietes reproduktīvajā vecumā. Un, ja tā kopumā mēs skatāmies pa vecumu grupām, tad pirmo reizi galvas sāpes, migrēnas, tādas stiprākas galvas sāpes ir pusauģu gados un ar pīķi 30, 25, 35, tādā tiešām fertilā vecumā. Un arī neirologi saka, ka pie viņiem iet cilvēki tieši tādi jauni cilvēki savos spēka gados, un kad, jā, tie ir tie, kur skarta visbiežāk. Un, ja mēs skatāmies pasaulē, tad būtībā 14% no visas populācijas slimo ar migrēnu. Tas ir ļoti daudz. Un tie ir tikai tie, kuri par to sūdzas. Ir vēl visi arī tie, kuri par to nesūdzas. Par to nesūdzas, jā. Jo 14% no populācijas, no 8 miljardiem vairāk cilvēku, tas ir 2 miljardam cilvēku. Tas ir ļoti liels skaits cilvēku, tieši tā. Mēs minējām sarunā, kad galvenie ārsti pie kā griežās pacients, kuram ir migrēna, ir neirologs, ģimenes ārsts, kas, teiksim tā, ārstē šo stāvokli un slimību. Jā. Kā notiek vizīte pie tevis, pie acu ārsta, kuram ir padziļināta interese par migrēnu? Būtībā tad no sākuma mūsu klīnikā
pacients iet pie optometrista, viņi izrunā sūdzības, paskatās, vai brilles darb, paskatās visu šo te no refrakcijas puses, un tad pacients nāk pie manis. Un mēs izrunājam visu par sūdzībām, es vairāk pildu tādu kā izglītojošu funkciju. Protams, es apskatu acis no acu ārsta puses, bet arī izglītoju par to, ka vispār cilvēkam varbūt ir migrēna, un viņš nemaz par to nezina. Jo viņš saka par to, ka viņam traucē gaisma, un ja es paprasu, vai viņam pēc tam sāk sāpēt galva, tā kā drusku ir tāds dullums. Un būtībā tā jau ir migrēna ar auru. Viņš vienkārši pats to nav pamanījis, viņam tā galva nesāp, viņam vienkārši ir grūtāk funkcionēt tajā dienā. Un tad tā aprunājoties, īstenībā paši cilvēki ļoti daudzi, arī kad rakstīja pētījumi, bija tādi, kas nemaz nezināja, ka viņiem migrēna ar auru, ka viņiem ir šīs auras pazīmes. Viņi vienkārši domāja, ka viņiem drusku pasāp galva brīžiem. Tā kā mēs apskatām acis, visu izrunājam, un pacients tad tālāk dodās arī pie neirologa. Vai no ģimenes ārsta vai neirologa, algologa. Tu minēji pētniecisko darbu, jeb zinātnisko darbību. Izstāsti, par ko bija tavs diplomdarbs? Tad es veicu pētījumu, kur ar īpašu aparātu, mēs to saucam par optisko koherences tomogrāfiju. Es skatījos, vai cilvēkiem ar migrēnu ir samazināti asinsvadu rādītāji. Un tiešām pierādījās tā, ka tiem, kuriem ir tieši migrēna ar auru, ir samazināti asinsvadu rādītāji. Un līdzīgas izmaiņas ir ar cilvēkiem, kur slimo ar cukuru diabētu, paaugstinātu asinsspiedienu. Tā kā un to mēs pagaidām vēl īsti mēs nezinām, kā šos rādītājus interpretēt, kā mums tas varētu noderēt reālajā dzīvē. Tomēr pētījumi notiek, un es ticu, ka pēc gadiem 10 mēs jau varēsim arī, piemēram, cilvēkiem pakontrolēt, kā, piemēram, viņiem strādā terapija, vai šie asinsvadu rādītāji pasliktinās vēl dinamikā, vai nē. Jā, bet tas ir vēl laika jautājums, protams. Tieši tā, tu esi ieguvusi datus, kurus uz priekšdienām mēs varēsim iespējams izmantot, lai kontrolētu migrēnu, tās intensitāti. Kādas sekas tā atstāj uz pārējām ķermeņa norisēm. Tieši tā. Saki, lūdzu, parunāsim par ārstēšanu. Kāds tad ir galvenais ārstēšanas mērķis? Pirmkārt, tātad ar migrēnas ārstēšanu nodarbojas ģimenes ārsts, neirologs, algologs, un mērķis ir samazināt migrēnu intensitāti un biežumu. Pavisam migrēnus novērst, diemžēl, vēl mēs nevaram. Lai gan dažreiz ir tā, ka, ja tas ir pašā sākuma posmā, lēkmes nav biežas un stipras, var palīdzēt arī ikdienas dzīvesveida korekcija, kaut kāda fiziskās aktivitātes, tādas pašiem maināmas lietas, kas uzlabo ļoti visu veselības stāvokli. Bet ir, protams, arī dažādi veidi nopietni medikamenti, arī vairāk tieši, kas ir migrēnai pat specifiski izstrādāti, bet tas patoģenētiskais mehānisms arī ir tikai atklāti vieni no ceļiem, kad ir iesaistīta asinsvadu nervu sistēma. Ļoti, ļoti liela loma tai ir, bet tomēr tas nav vienīgais, jo ne visiem pacientiem šie medikamenti palīdz, tā kā vēl ir tāls ceļš ejams. Un, ja pareizi tad saprotu, migrēnu mēs izārstēt nevaram. Mēs varam tikai samazināt biežumu, lēkmēm un intensitāti. Jā. Viens no šiem veidiem ir šis te ļoti veselīgais miegs, disciplīna, vēl kādi faktori strādā par labu, ko tu no savas pieredzes vari pateikt? Būtībā ārsti vienmēr min arī to, ka ir ļoti svarīga kognitīva behaviorālā terapija, tas, kā mēs uztveram sāpes, kā mēs rīkojamies šajā sāpju situācijā. Un pirmais, kas man no pašas pieredzes nāk, ko es gribētu ieviest savā ikdienā, un pacienti var jau mēģināt ieviest tos tagad savā ikdienā, kad pateikties savam ķermenim, ka viņš mūs brīdina par to, ka kaut kas nav kārtībā. Jo mēs parasti, kad sāp galva, mēs domājam, stulbās galvas sāpes, man viņas traucē, man viņas besī. Bet tomēr mēs saprotam, ka tas ir signāls, kad mums jāpievēršas sev. Tātad pirmais ir rūpes par sevi. Gan ēdiens, kādu mēs uzņemam, gan kustības, vai mēs kustamies vispār. Un runājot par to, kas man palīdz, man visvairāk palīdz tātad sabalansēts miegs, cik tas ir manos spēkos. Vēl arī nelielas fiziskas aktivitātes, kas veicina asinsritu. Piemēram, vasaras laikā
brīnišķīgi ir izbraukt ar riteni 20 minūtes. Un vēlams ir arī priekš tādas kardiovaskulārās veselības, ka tā būtu otrā pulsa zona. Tas ir tāds pulss, kuru laikā mēs varam parunāt, varam vēl normāli parunāt arī. Jā. Un vēl ir arī pat zinātniski pierādīta akupunktūra, jo tātad mūsu ķermenī iet nervi, un nervgali ir praktiski visur. Un ja viņam tajā vietiņā tieši iedur tam nervgalam ar adatu, viņš tā kā tajā brīdī desensibilizējas, ka viņš tā kā paliek tāds nejūtīgāks. Un arī man pašai akupunktūra ļoti labi strādā, un to es arī vienmēr iesaku pacientiem, kad vismaz pamēģināt. Sliktāk jau no tā nebūs. Un ir arī veiksmīgi, piemēram, pacientiem rekomendē uzņemt magnīju. Dažreiz cilvēks sūdz, ka viņiem caurē kaut kas vēderam tāda nepatīkama sajūta, bet var arī, piemēram, peldēties magnīja sāls vannā. Ir tāds pieejams magnīja epsuma sāls, un tad viņi vienkārši piebar vannā, tu atpūties, jo īpaši arī pie saspringuma tipa galvas sāpēm tas arī tāds ļoti labs līdzeklis. Par magnīju vannām nebija dzirdējis, bet man ļoti patika, kad tu minēji, ka cilvēka ķermenis ir gudrs. Viņš sniedz tev signāls, tev tikai jāprot tie nolasīt, interpretēt, lai uzlabotu savu ikdienu vai savu veselības stāvokli. Tā tas ir. Jā. Un cik grūti ir viņu tomēr sadzirdēt? Sadzirdēt, protams. Jā, man pagāja 8 gadi, līdz sāku dzirdēt, ka vispār manam ķermenim tomēr kaut kas nepatīk. Man iepriekš likās, ka viņš vienkārši kaut ko tur visu laiku liedz minimāli, bet jā. Tas arī tā kā aicinājums tāds, kad negaidīt, kad tev vienkārši pāries pašas tās sāpes, bet vērsties pēc tās palīdzības, jo tu ātrāk vērsies, jo tie neironi ceļi mazāk iestaigāti. Būtībā ir tāds ieteikums 3 mēnešu laikā, kopš sākas sāpes, ka būtu jāsāk ar viņām strādāt, lai viņas nepārietu hroniskā formā. Jo tad, kad jau ir hronisks, tad ir grūti kaut ko darīt. Tā kā ļoti svarīgs ir tas pats sākums. Pirmkārt saprast, ka tev kaut kas sāp, vērsties pēc palīdzības, ārstiem noticēt, ka tiešām arī sāp, nevis, tev tur ibumetīns palīdzēs. Tā kā tāda ķēdīt arī. Tātad, ja es pareizi tagad saprotu tevi, ja cilvēks pēc iespējas ātrāk pēc migrēnas lēkmju sākuma griežās pēc palīdzības, tad šis te neironu ceļš netiek stabili izveidots, un tad mums ir iespēja vieglāk tik galā, cik vieglāk, bet šīs te lēkmes samazināt biežumā vieglāk un arī intensitātē, pareizi? Jā, pirmkārt jau nerodas migrēnu atkarīgas galvas sāpes, jo, piemēram, arī kurš medikaments ir vispieejamākais aptiekā, kas palīdz migrēnam. Daudz varētu teikt, ka tas ir citramons. Un ļoti daudziem cilvēkiem ir arī atkarība no šī citramona. Viņi pat nav aizgājuši līdz ārstam, pateikuši, ka viņiem sāp galva, bet viņi katru dienu iedzer citramonu. Un kad tagad jau tā galva sāp no tā, ka viņam vajag to citramonu tam ķermenītim. Tāda kā atkarība rodas. Jā, un tāpēc tas ir viens no iemesliem, lai nebūtu organismam pierašana pie kaut kādiem medikamentiem, jo cilvēki paši, tomēr tur ir jābūt ārstam kompetentam, kurš pasaka, kādi medikamenti, cik daudz, kurus drīkst, kurus nedrīkst lietot. Tomēr jābūt ir kādam, kurš par to uzņemas to vadību. Saki, lūdzu, ja runājam par medikamentiem, terapijas iespējām, kādi ir jaunākie virzieni, mēģinājumi migrēnas ārstēšanā? Nesen tieši lasīju, man liekas, ka par to pat bija doktusā raksts, kad ir medikaments, kuru izmanto cukurdiabēta pacientiem, un viņš ir vairāk domāts, lai samazinātu, protams, stabilizētu cukuru līmeni, bet arī pacienti veiksmīgi ar viņu samazina svaru. Tas nav klasiskais Ozempic, par ko visi zina, cita veida, bet ka viņš ir bijis ļoti efektīvs hroniskā migrēnām, vispār tādām migrēnām. Un es domāju, ka tagad, tas ir arī vispār pierādīts, ka tiem, kuriem ir migrēni, tie ir apaļāki, vai tiem, kuriem kuri ir apaļāki, tiem ir biežāk migrēna. Un tad tas arī varētu iet roku rokā, gan palīdzēt samazināt to svaru, kur kaut kādi kardiovaskulārie riski, gan arī, ka tas palīdz samazināt sāpes. Tā kā es domāju, tas noteikti tāds sākums ļoti veiksmīgs. Un vēl interesanti otra lieta, kas ir par smadzeņu zarnu trakta asi, ja to mēs tā varētu nosaukt, kad ir zināms, kad
mikroflora zarnās ir neironu ceļi ir ļoti saistīti smadzenēm ar zarnu traktu, un ka mēs varētu mainīt kaut kādā veidā to mikrofloru, kas mums ir. To varam mēs mainīt gan ar ēdienu, gan varbūt kaut kādiem medikamentiem, un ka tas arī varētu samazināt galvas sāpes. Bet, tas, protams, ir tāds ļoti garš ceļš, jo visu izkontrolēt ir grūti, ko mēs apēdam, bet es domāju, pēc pāris gadiem par šo jau būs kaut kas interesants atklāts. Paldies! Saki, lūdzu, tu sarunas sākumā diezgan labi paskaidroji par savām, teiksim tā, ierobežojumiem savā profesionālajā karjerā, tavu disciplinēto ikdienu. Un bez šaubām migrēna ir viens no invaliditātes cēloņiem. Jā. Tas var izraisīt invaliditāti. Jā, diemžēl tā tiešām ir. Arī būtībā es pati pirms kāda laika varētu teikt, ka biju darba nespējīga, bet tu esi jauns cilvēks, tu vēl nevēlies sevi norakstīt. Un skaitļi ir arī ļoti, ļoti skaļi un runā paši par sevi, ka migrēna ir otrs invaliditātes cēlonis vispār pasaulē. Pirmais ir muguras sāpes, un otrās ir galvas sāpes, migrēnas tieši. Tātad, tas skar ļoti daudz cilvēku. Mēs pat par to nenojaušam, cik ļoti tas ietekmē vispār visiem ikdienu. Un jaunām sievietēm tas ir pirmais darbnespējas cēlonis pasaulē. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Mēs te vienkārši pat ārstu vidū, es domāju, ir tā stigma, ka tās tikai galvas sāpes, tev tikai sāp galva. Iedzer tabletīti, tev pāries. Un kaut kad jau viņi pāriet. Bet būtībā tas ir ļoti nopietni. Jā, mums pašiem vajadzētu, es domāju, arī ārstiem saprast to, cik ļoti tas viss ir saistīts. Jā, tad atkal var atgriezties pie teikuma, ko es teicu, ka tas ir stāvoklis, kas ietekmē tik daudzus, bet par to netiek runāts pietiekoši. Jā. Un, protams, arī to ir grūti saprast, jo migrēna pat par sevi ir tāda multifaktoriāla saslimšana. Tur nav tāds viens izsaucējs, ko mēs varētu saprast, un tad ar viņu tālāk rīkoties. Tas ir ļoti komplekss no visām pusēm. Elīna, saki lūdzu, vai migrēna ir jauna slimība, vai arī princeses un bruņinieki un alu cilvēki arī tajā laikā jau slimoja ar migrēnu? To mēs nezinām, kā bija agrākos laikos, bet es domāju, ka gluži kā arī visas pārējās slimības, vienkārši par viņām tika mazāk runāts. Bet viņas bija. Visticamāk jau viņas bija. Un es domāju, ka mūsdienās tas ir sāsnājies daudz vairāk tādēļ, ka mēs dzīvojam daudz tālāk prom no dabas. Kad agrākos laikos cilvēku ķermenim bija paredzēts ļoti daudz kustēties. Viņš vispār pats ir uzbūvēts tāds, ir arī, ka viņam ir jākustās. Ir arī ļoti populāra tagad grāmata Atija, viņš saucās, ir iznākusi zvaigznē grāmata Outlive. Un viņš arī stāsta par to, ka ķermenim ir paredzēts kustēties. Viņš ir tā kā attīstījies no pērtiķa līdz cilvēkam, un viņš ir paredzēts kustībai. Un ka būtībā no tās nekustēšanās, mums arī tiek ietekmēta elpošana, diafragma, viss sasprindzinās. Un arī, ja mēs nepareizi elpojam, sasprindzinās muskuļi. Tās ir tās saspringuma galvasāpes, ka viss pamatā īstenībā ir elpošana. Un vajadzētu ieviest tās kustības, jo arī kustoties izdalās dažādas bioķīmiskas vielas. Tā kā es domāju, ka migrēnas agrāk bija, bet viņas visticamāk arī bija tomēr mazāk. Mēs bijām tuvāk dabai, mēs vairāk kustējāmies, pareizāk elpojām, arī stress bija mazāks, mēs tagad iespējams daudz vairāk domājam. Arī cilvēks, kad pievērsās zemes darbiem, viņš kaut kā sazemējās. Viņš domāja par to, kas ir jāizdara, un nepievērsās citām lietām. Tagad mēs braucam ar savu auto un paspējam izdomāt un sadomāt visu nevajadzīgo. Tā tas ir, jā. Elīna, noslēgumā, ko tu novēlētu pacientiem ar migrēnu? Laikam spēku. Strādāt ar sevi, pievērsties sev, rast spēku, izvirzīt sevi par prioritāti, ka es sev esmu svarīgs, rūpes par sevi, kad ir prioritāte. Tas ir ļoti grūti. Es arī pati mēģinu strādāt ar šiem ieradumiem ikdienā. Es nezinu, kas ir vēl grūtāks, kā spēt atturēties no kaut kāda noteikta veida ēdieniem, sakārtot miegu, kad tu visu laiku domā par to, kā parūpēties, kā parūpēties par sevi. Un tajā visā ikdienas kņadā tas tiešām ir grūti, bet tas var izdoties. Tā kā novēl gribas spēku. Paldies tev par, es teikšu, drosmīgo sarunu, emocionālo sarunu. Paldies doktorei Miglānei par atklāto un profesionālo sarunu.
Paldies. Un mēs redzam, ka migrēna nav tikai galvas sāpes, tā ir nopietna neiroloģiska slimība, kas var būtiski ietekmēt gan dzīves kvalitāti, gan darba spējas. Šodien dzirdējām gan zinātnisko skatījumu, gan personīgu pieredzi, kas palīdz labāk izprast šo sarežģīto tēmu. Ceram, ka šī epizode iedrošinās klausītājus meklēt palīdzību, runāt par migrēnu un nenovērtēt to par zemu. Paldies, ka klausījies!